Pēc 3 nedēļu pauzes ar Elisu beidzot esam satikušies un arī atbraukuši apciemot Kiki un Kārli. Beidzot mūs aizvedīs uz to izslavēto Lake Louise. Šis gan ir, wow, plašvāru krājums Berasārā. Nu, kā jau tu saprati, mēs esam atgriezušies Kanādā, bet man šķiet būtu ļoti interesanti paskatīties, kā tad mēs šeit nokļuvām pašā pirmajā reizē. Ir 10. janvāris, un vakar, ko mēs uzzinājām? Jā, vakar bija 9. janvārs, un es ieguvu iespēju pieteikties Kanādas vīzai. Jā, Working Holiday Kanāda. Un par mani mēs vēl nezinām, neesam apskatījušies. Tā kā ir tikai 40 vietas uz visu Latviju gada laikā, tā iespēja diezgan maza, bet, nu, Aldim sanāca, tā kā nevar zināt. Tad tūlīt redzēsim, vai es viens pats došos uz Kanādu, vai mēs divi tā dosimies uz Kanādu. Jāiet. Nu, tagad mēs esam atbraukuši pie ģimenes ārsts, jo, lai saņemtu vajadzīgo dokumentāciju, ir vajadzīgs izraksts par pārslimotajām slimībām un veiktajām operācijām. Tā kā šis ir nākamais solis mūsu vīzas procesā. Vīzu process turpinās. Sodojam braši. Šis tas jāizprintē, šis tas jāizpild un jāieskenē. Ar ko tu nodarbojies? Rakstu, ko dara mana mamma un kur viņa dzīvo. Ir 25. janvārs, ar autobusu atbraucām uz Rīgu un tagad jādodas pie dakteres Caunas. Jā, pie tās pašas dāmas, kur mums Jaunzēlandai vajadzēja kaut kādu rengeni. Līdzīgs stāsts ir arī Kanādai. Jā, pēdējā veselības pārbaude, bet pirms pēdējais solis, lai saņemtu vīzu. Ejam taisīt rengenu. Esam iznākuši ārā no ārsta centra un esam 251 eiro nabagāki. Jā, nu, lai tikai dabūt pāris parakstus, jāšķirās ar daudz naudas. Tātad ir pirmdienas rīts, 30. janvārs, Prāga. Dodamies uz biometrisko centru. Mums laikam fotografēs. Noķers pirkstu. Jā, tas ir nepieciešams tātad priekš Kanādas. Ļoti forši paveicās. Ceļojums uz Prāgu apvienojumā ar noderīgo. Jo Latvijā to nedara. Tuvākais ir Polija, Varšava, jā, un vai Helsinki. Jā, Prāgā mēs esam ar manu māsu un viņas draugu. Mums, protams, bija jāizdomā kaut kas, kāpēc mēs no rīta kaut kur ejam bez viņiem. Nu, ļoti nepatīk mānīties, bet mēs nevienam nesakam. Kamēr vīza nav gabatā, kamēr, nezinu, nevītas. Bet, nu, lai māsa piedod solīs, tu uzzinās drīz. Nu, tātad situācija ir sekojošā. Mums nav biometriskie dati, jo ir jāpārbauda informācija pirms tam, ko tu dari. Tev nepietiek izdrukāt kaut kādu papīrīti, ka tu drīkst iet pie viņiem un tu nevarēsi samaksāt pie viņiem. Nu, īsumā vēlāk tad paskaidros, kas ir kas. Kas tev rokā? Man zelta kredītkarte. Par ko tev jāmaksā? Par visu. Par to, ka es eksistēju un vēlos elpot Kanādas gaisu. Es jau samaksāju. Kanāda ir diezgan sālīts pasākums. Tikai vēl 346 kanādiešu dolāri no mūsu kartiņām. Un, kā tu pamanīji, Prāgā mums neizdevās iegūt biometriskas datus. Tas nozīmē to, ka mums tāds fiksējs lidojums jāuztaisa vai no Stokholmu, vai Vācija, varbūt uz Helsinkiem jāizbrauc. Nu, tā vēl redzēsim.
13. februāris pirmdienā bez 26 no rīta un dodamies, uz kuriem mēs dodamies uz Helsinkiem, dodamies, lai uztaisītu skaistu bildīti, nodot pirkstu nospiedumus un varētu doties uz Kanādu. Mums lidojums ir 7 no rīta un pieraksts uz biometrisko datu nodošanu ir 11. Un jau 9:20 mēs lidojam atpakaļ, jo izdarīsim visu vienā dienā, dārgs gan lidojums 120 eiro, bet nav jābrauc pašiem un tas ir nogurdinoši un izdarīsim to tā fiksi. Un smieklīgākais, ka man rīt ir atkal lidojums uz Maltu, tā kā pa lidostu vien dzīvošu tagad 2 dienas. Mums vēl ir laiks līdz mūsu pierakstam, un mēs atnācām uz Fāzeru kafejnīcu, kur mēs pagaršosim Fāzeru pūciņu un paēdīsim brokastis, un šis viss maksāja 30 eiro. Čau! Jā, mēs braucam uz 5. stāvu, nodot savus biometriskos datus. No ārpuses ēka izskatās bez nekādas zīmes. Redzēs, kā mums ies, noteikti nefilmēsim to. Mēs šobrīd gaidām savu rindu. Daudz cilvēku. Tātad, jā, mēs esam Helsinkos un tikko 5 minūšu darbu veicām, atstājot pirkstu nospiedumus, atstājot skaistu bildi, nesmaidot. Par to man sarāja. Bet brauciens uz Helsinkiem. Jā, un nogaidījām reāli stundu, jo viņiem izdomāja, ka viņiem kaut kāds sapums ir jāuztais pirms tam, un mēs bijām milzīga rinda. Un jā, tas bija ilgi. Kaut kas bija ļoti ātrs process. Dodamies pēc savu lielā piedzīvojuma mājās un tagad atliek gaidīt, kas notiks. 17. marts un šī ir diena, kad Kanāda apstiprināja to vīzu. Jā, sanāca pat neliels fails, kad 15. datumā atsūtīja, kad es kaut ko neesmu iesniedzis. Jā, jo izrādās tur ir jāparaksta, mana neuzmanība. Un tad paiet 2 dienas un pasaka, kad es esmu apstiprināts. Nu ko, līdz 2024. gada 17. martam ir arī jāiebrauc. Kā jau noprati, tad šī vīza mums bija uz 1 gadu, bet kā tad mums ir izdevies palikt vēl ilgāk? Ja atceries, tad pašā sākumā, kad atbraucām uz Kanādu, braucām uz Jasperu un sasniedzām to lielo ugunsgrēku, piedzīvojām to neforšo situāciju. Un pateicoties Jasperai, mums arī izdevās vīzu pagarināt. Skaties tālāk. Ugunsgrēka brīdī pat nenojautām, ka valdība palīdz šādos gadījumos ugunsgrēkā cietušajiem pagarinot vīzas. Tā teikt, kā atbalstu par pārdzīvoto. Arī mēs pēc 6 mēnešiem saņēmām vīzas pagarinājumu par veseliem 3 gadiem, ko varējām iegūt tikai pateicoties tam, ka dienu pirms ugunsgrēka bijām parakstījuši darba līgumu, lai varētu strādāt Jasperā. Ir 29. novembris, beidzot ievadījām visu nepieciešamo informāciju un pieteicāmies Jasperas ugunsgrēku vīzas pagarinājumam. Redzēs, kas no tā viss sanāks, noteikti, ka būs kāds laiciņš jāpagaida. Un jā, jau 3 vakars pie šī visa sēdējām, tā kā beidzot varam arī aiziet laicīgi gulēt. Ar labu nakti! Nu tā ļoti oficiāli. Tik
savādi kaut ko tādu. Iespaņā. Tāds brīdis. Patīk šis uzraksts. Jā. Man patīk šis uzraksts. Jā. Open work vīza. Kur ir termiņš? Jā, redz, kur ir 2028. gads. Jā. Tādas lietas bieži nenotiek. Baigi mocies. Var just, ka esmu pieredzis saņemt e-pastus, nevis īstas vēstules. Kurš vairs atcerās, kā konverts jātaisoja? Es nē. Jā, man ir līdzīga informācija. Kāda sajūta? Vēl joprojām nespēju aptvert. Tas nav Ekstra. normāli. 3 gadi. Līdz 25. februārim 2028. gadam. Jā. Lietas Dīvaini. numurs 20. Tā šeit ir rakstīts. Tagad nezinām, ko tālāk darīt. Šis viss ir dulli.